Dievu neinteresē reliģija. Viņš bija šeit uz zem 1000 gadu pirms Jēzus. Gan pēc tam viņu interesē dzīves maiņa, viņu interesē tava pilnība. Ja jūs esat Dieva bērni, tad jūs esat perfekti. Dievs saka, esmu svēts pirms jums jābūt svētam. Tas ir tas, ko Dievs gaida. Grēku nožēlošana, atgriešanās, kad tu dzīvo kopā ar Dievu. Sātans ir tam tām kājām. Un no tas, ka tu esi needīgs un esi saprotīgs, tad tev vienkārši informācijas Dieva. Tu esi tikai informācijas nesējis, bet tu Dievu nesējis. Dieva noslēpums tavā dzīvē nav piepildījies. Noslēpums tiks pabeigts, kad jūs kļūsiet par Dievu dēlu un meitu. Kad Dievs mājās jūsos, to tad Dievs gaidalīs visus cilvēku nožēlos grēkus. Ja tavā dzīvē patiesi grēku nožēlos, ja tu neesi iegrimis grēku nožēlošanā, tad tu esi iegrimis Dievā. Jūs neesat iegrimis mīlestībā, ja jūsu darbi nav grēku nožēlos, cienīgi un neatbilst vēršanās pie Dievu. Protams, tad tu nevari apvienoties ar Kristu, un ja tu neapvienosies ar Kristu, tad tavi grēki netiek nemaz piedoti. Un ja tavi grēki nav piedoti, tad tu nevari augšām celties no gara spēka. Tu nevari uzkāpt uz šīs pasaules. Tātad kļūst skaidrs, ka Tēvs ir darījis 1000 gadus. Viņš gaida, kad mēs nožēlosim grēkus, neizdomāsim tikai reliģisku paraugu, bet kad kļūsim par viņa bērniem, viņš nāks un liks mūsu mājokli, kad svētais gars būs kopā ar mums, mūsos, un kad svētais gars mūsos, tad mēs varam pulcēties kopā ar Kristu. Ja jūs neesat baznīcas daļa, jums jānožēlo grēki, rakstiet mums, man vai svētdien apmeklēt iekšētas Bībeles konferenci, ieeja bez maksas. Lai Dievs tevi sveicina. Amen.